Labdien, klausītāji! Šodien mēs sākam jaunu tēmu – vārda spēks. Būs ļoti daudz vārda no Bībeles, un tas arī ir ļoti labi, jo tieši vārds strādā uz mums. Skatīsimies rakstos un salīdzināsim to, kā mēs runājam un kā mūsu vārdi ietekmē mūsu dzīves, jo mūsu dzīve sastāv no tā, kā mēs runājam. Un tā šodien ir pirmā stunda. Un sāksim ar rakstu vietu Jēkaba vēstule, 3. nodaļa, 2. pants, kas saka, jo mēs visi daudzējādi klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Vēl lasīsim pants un tad parunāsim. Salmam pamācības 18. nodaļa, 20. un 21. pants saka, vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi, un viņš tiek paēdināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. Nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savus mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Kaut vai no šiem divām rakstu vietām, ja mēs paskatāmies, ko Dieva vārds saka, tad Jēkaba vēstulē ir atziņa, ka mēs visi daudzējādi klūpam. Un tieši tas cilvēks, kurš vārdā neklūp, tas ir pilnīgs. Viņš ir spējīgs savaldīt savu miesu. Tad padomāsim, vai mēs varam savaldīt savu miesu, savus miesas darbus. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad tas nozīmē, ka vispirms ir jāmaina mūsu valoda. Un ja Salmām pamācībās 18. nodaļā ir teikts, ka mēs saņemam to, ko mūsu mutes ir runājušas, un mēs iegūstam tos augļus mēs iegūstam. Padomājiet, ir nāve vai dzīvība mūsu mēles varā, un kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. No mūsu vārdiem vienmēr būs augļi. Vai tie būs slikti, vai tie būs labi, bet augļi būs. Jo mēs runājam tā, kā mēs ticam. Protams, tad, kad mēs runājam, mēs jau tā nesakam, es ticu tā un tā. Un tad runājam. Mēs daudzas lietas izrunājam vispār nepārdomāti, un ja mēs tā piedomātu, kad no mūsu vārdiem atkarīgi ir mūsu dzīve, mēs tiešām mainītu mūsu valodu, jo tie būs augļi. Un kādreiz ir tā, ka mēs brīnamies par to, kas mūsu dzīvē notiek, bet paskatieties atpakaļ skatā, ko jūs esat runājuši. Varbūt, ka mums ir jāpadomā par to, kā mums jāmaina valoda un jāsaskaņo to ar Dievu vārdu. Jēkaba vēstule 3. nodaļa no 3. līdz 6. pantam saka, ja zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz ar visu viņu augumu. Lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas un skarbi vēji tās mētā, jo sīka stūri tās vada, kurp tiecas vadītājs, tāpat arī mēli ir mazs loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu. Un arī mēli ir kā uguns, netaisnības pasaule. Mēli ir likt starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta. Lūk, cik daudz vārdu ir pateikts par mūsu mēli. Un paskatīsimies, ja mēli tiek salīdzināta, kā mēs zirgiem liekam iemauktus mutē, lai tos darītu sev paklausīgus. Un arī laivām laivas ir dažādi lielumi un arī kuģi, bet viņiem ir sīka stūre,
vadības stūre ir ļoti maza, un tas ir salīdzināt ar mēli, kas mums ir mūsu locekļos, un mēli ir mazs loceklis un veids lielas lietas. Kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu, un arī mēle ir kā uguns. Un, kad mēs runājam, ļoti bieži mēs pat nedomājam par vārdiem, kurus lietojam. Sākumā mēs neticam, tikai runājam, vienkārši iesaistamies sarunās, bet ja mēs atkārtojam vārdus atkal un atkal, tie sāk darboties, un mēs savu dzīvi iespaidojam ar saviem vārdiem. Un Jēkaba vēstules 3. nodaļas 8. pants saka, bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt, nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošs indes. Jūs redzat, mēli neviens cilvēks nevar savaldīt. Nemitīgs ļaunums. Neviens nevar pateikt mūsu vietā tos vārdus, kas jāsaka mums. Daudziem no mums ir jāmaina valoda, par ko mēs runājam un kā mēs to sakām. Un tikai ar lēmumu pieņemšanu, ka mēs gribam un mēs varam izmainīt savu dzīvi, mēs sākam vērot un klausīties sevī, ko tad mēs runājam. Jēkaba vēstules 3. nodaļas 4 panti, tas ir no 9. līdz 12. pantam, Jēkaba 3. nodaļā. Ar viņu mēs slavējam to kungu un tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt. Vai arī avots izvert no vienas mutes saldu un rūgtu? Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīna koks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Nu, lūk, šeit ir teikts, ar viņu mēs slavējam to kungu, un ar viņu mēs lādam cilvēkus pēc Dieva līdzības radītus. Un no tās pašas mutes iziet svētība un lāsts, tam nebūs tā notikt. Es atceros tos laikus, kad es nolēmu, kāpēc es nolēmu? Es vienkārši izdzirdēju, kā es pati runāju. Jo bez lēmuma pieņemšanas, ka jūs gribat runāt savādāk, jūs vispār netiekat ārā no tā purva, jo tas tiešām ir purvs. Ieklausieties sevī, kādus vārdus jūs lietojat, atkārtot lietojat un arī ar kādiem vārdiem jūs runājat, jo tas, kā jūs runājat, tas nostiprinās un tiešām rodas augļi no tā, ko mēs runājam. Un bija tāds laiks manā dzīvē, tas gan bija sen, bet es tā ielāgoju, kad es runāju pilnīgi nepareizi, ja es gribu, lai mana dzīve mainās, man ir jādomā par to, ko es klausos, kā es runāju, kam es pievienojos un ko es atraidu. Un tad es tā sāku klausīties sevī. Un tad es nolēmu, kad es nepiedalīšos daudzās sarunās, kurās es piedalījos, un tas nemaz nebija vienkārši. Tas nav vienkārši. Tad, kad jūs klusējat, kad jūs negribat piedalīties tur, kur jūs kādreiz piedalījāties dažādās apspriešanās par cilvēkiem, par notikumiem, par visu to, kas notiek jūsu dzīvē, un tad jūs jāsaka, aiztaisat muti un klusējat, un citiem cilvēkiem tas nepatīk. Bet paldies Dievam, es izturēju, un tā bija 2 gadi apmēram. Kad es nepiedalījos sarunās, man bija tāda sajūta, ka es vispār nekad nerunāšu, neiesaistīšos, jo es domāju, ka es vispār nekad nevarēšu iemācīties runāt tā, lai mana dzīve būtu tāda, kā es runāju. Vai arī man jārunā ir tā, kādu dzīvi tad es gribu dzīvot. Bet paldies Dievam, tajā laikā Dievs man pilnīgi izmainīja, un es ieraudzīju Dievu vārdā,
kā tas var notikt un kā Dievs palīdz un kā Svētais Gars palīdz mums mainīties. Un tā tas notika un tas ir iespējams, jo no tā ir atkarīga visa mūsu dzīve. Svētības un lāsti, runāt labu, tas ir spēks un spējas palielināt panākums, veiksmi, daudzumu, daudzkāršot labo. Lāsti, tas ir ne tikai runāt sliktus vārdus, lāsti ir pretēji svētībām. Tas ir runāt veiksmi vai runāt zaudējumus, runāt dzīvību vai nāvi, dziedināšanu vai slimības, bagātību vai nabadzību, patiesību vai melus. Tas viss nāk no mūsu mutes. Kam jānāk ir no mūsu mutes? Svētības, svētības un tikai svētības un vairāk svētības. Tas nozīmē, ka mēs nerunājam par zaudējumiem, mēs nerunājam nāvi, šaubām, uztraukumiem, bailēm, visādi veidu satraukumiem. Mēs tādā veidā nerunājam, tāpēc, ka mēs tā nedomājam. Mēs runājam svētības un lāstus, bet mums jārunā tikai svētības. Piemēram, tādas sarunas, kā mēs runājam. Es nevarēju gulēt pagājušo nakti, šodien nejūtos labi, es nezinu kāpēc, un dienas laikā kāds to atkārto atkal un atkal, tad vēl. Kā es vienu lietu atrasinu, tā nākošā ir klāt. Domāju, ka varēšu sākt dzīvot, tagad atkal šī ķibele. Ja mēs tā runāsim, mēs to arī saņemsim. Mēs to saņemam jau. Tad, kad mēs tā runājam un pastāvīgi runājam, tas tā notiks. Dievs ielicis mūsos sevi, bet mēs saņemam to, ko mēs runājam. Un mūsu vārdi maina mūsu dzīves. Par to runā Dieva vārds. Tas nozīmē, ka mums nav jārunā svētības un lāsti, bet tikai svētības. Nevis dzīvību un nāvu, bet tikai dzīvību. Daudz reizes jūs redzēsiet, dzirdēsiet un jutīsiet un kaut ko mēģināsiet. Tas nenozīmē, ka par to visu ir jārunā. Lai apgūtu garīgo sfēru, mūsu sevi ir jādisciplinē. Sātans ir kārtinātājs un šīs pasaules dievs. Viņš ir tikai par nāvi un tumsu. Viņš ir par to, lai mēs visu laiku par viņu runātu, tieši par tumsu, par dažādām neveiksmēm, par negadījumiem, un tas ļaut viņam ienākt mūsu dzīvēs un postīt mūs visādos veidos. Viņam ir tiesības ienākt mūsu dzīvēs un iespaidot tos vārdus, kas nes zaudējumus caur tiem vārdiem, kurus runājam. Un ja viņš nevar ietekmēt mūsu dzīvi, tad viņš liks mums visu laiku par to runāt. Garīgais spēks strādā, un mums nāk spiediens, ko saucam par kārdinājumu, runāt par to, kas pieder tumsai, lai notiktu tas, ko mēs runājam. Un neviens sātanu faktiski nevaino, it kā viņš nemaz nebūtu. Cilvēks realizē savu dzīvi ar saviem vārdiem. To, ko Dievs devis sātanam, sātans vienmēr gribēs nozagt. To, ko Dievs devis cilvēkam, sātans vienmēr gribēs nozagt. Tāpēc Dievs saka vēstuli Efeziešiem, 4. nodaļa, 27. pants, saka, un nedodiet vietu vēlnam. Mēs esam un būsim kārdināti runāt muļķības un pilnīgi nepareizas lietas. Mēs izjutīsim spiedienu to pateikt, un tas stāvēs mūsu galvās visu dienu kaut ko pateikt, kaut vai es nevaru to izdarīt. Sātans grib, lai mēs to pasakam. Mums jāsaka tas, ko Dievs saka. Un jo vairāk jūs atkārtosiet to, ko Dievs saka, tad, kad jūs lasat, tad, kad jūs pārdomājat vārdu, izrunājat tos arī tad, ja jūs to nesaprotat. Jo vēstule romiešiem 8. nodaļa, 37. pants saka, nē, visās šīs lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mūs mīlēs.
Mēs paliekam uzvarētāji tā spēkā, ne savā spēkā. Un 1. Jāņa vēstule 5. nodaļas 5. pants saka, kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un padomājiet, vai jūs vispār apzināties, ka jūs esat uzvarētājs? Mēs ticam, ka Jēzus ir Dieva dēls, bet vai mēs esam pieņēmuši to uzvaru, ko Jēzus mums ir iedevis? Viņš mums to ir uzdāvinājis. 1. Jāņa vēstule, 3. nodaļa, no 20. līdz 21. pantam. Kā ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. Mīļie, kad mūsu sirds nepazudina mūs, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Nu, kā tad ir ar mūsu sirdi? Ja mūsu sirds mūs nepazudina, kā mēs skatāmies uz savu sirdi, ko tā mums saka? Un 1. Jāņa vēstule 2. nodaļas 20. pants saka, jums ir svaidījums no svētā, un jūs zināt visu. No šo pantu daudzi nesaprot, jo arī vārds svaidījums jauniem kristiešiem ir svešs. Svaidījums ir Dieva spēks. Mums ir Dieva spēks no svētā, un mēs zinām visu. Nu, ko tad mēs zinām? Mēs daudzas lietas aizmirstam varbūt, vai neizdaram, un tad šeit ir teikts, jūs visu zināt. Protams, mēs paši par sevi neko nezinām, tāpēc, ka mūsu prāts vienmēr ir pilns ar kādu noteiktu informāciju vai ar tām lietām, kas mums ir jāizdara, bet šeit ir teikts, jūs zināt visu. Nu, kurā vietā tad, kā tas nāk, ka es varu zināt visu? Mans gars zina visu, un tāpēc šeit ir teiks, jums ir svaidījums no svētā. Svētais gars mums ir dos, lai mūs mācītu, un viss, kas mums ir vajadzīgs, tas ir svētajā garā. Vai mēs viņu cienam, vai mēs viņu ievērojam, vai mēs viņam lūdzam palīdzību, vai mēs klausamies viņā, ko viņš mums saka, jo viņš mūs māca, lai mēs esam svētīti, lai tas, ko mēs runājam, ietekmē mūsu dzīvi, un tas tā arī ir, arī tad, vai mēs to zinām vai nezinām, vārdi, ko mēs izsakam, ietekmē mūsu dzīves. Un 1. Jāņa 4. nodaļa, 4. pants saka, jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Mums ir jāakceptē to, ko viņš saka par mums. Vai jūs vispār domājat, ko Dievs par jums saka, ko viņš par jums runā, ko viņš par jums domā? Tikai dzīvība, tikai svētības. Paskatieties apkārt, kā citi cilvēki runā. Mēs runājam tikai dzīvību, Dieva labestību, tikai Dieva uzticamību, cik viņš ir labs, ka viņam nekas nav neiespējams, un labākās dienas mūs vēl priekšā. Viņš vada mūs savos ceļos, un ceļš paliek gaišāks un gaišāks. Padomājiet, ko jums nozīmē vārds gaisma? Kāds ir jūsu ceļš, kāds ir jūsu dzīves ceļš, kā jūs skatāties uz savu dzīvi, vai tā jums ir atnesusi gaisma, jo Jēzus ir gaisma, un kas Jēzus ir priekš jums. Psalmām pamācības 4. nodaļa 18. pants saka, bet taisno teka mirdz, kā rīta ausmas gaišums, kas ar vienu kļūst spilgtāks līdz pilnīgi uzaust dienu. Padomājiet, kā Dieva vārds mūs ved no spožuma uz spožumu. Mums gaisma, Jēzus ir gaisma, vai mūsu dzīve paliek gaišāka. Un šeit ir teikts, taisno teka mirdz, kā rīta ausmas gaišums. Paskatieties no rīta, no tumsas nāk gaisma, un nav tā, ka viņa momentā paliek viss gaišs. Tas ir soli pa solītim, minūte pa minūtei,
un paliek gaišāks un gaišāks, kamēr pilnīgi uzaus diena. Viss paliek labāks un labāks. Es nepalieku vājāk un vājāk, bet stiprāk un stiprāk. Runājot šos vārdus, tāpēc, ka Dievs tos ir devis. Daži kristieši progresē ļoti ātri, un tas ir reāli redzams. Un tad pēc kāda laika mazāk vai vairāk tie ir tādi kā salūzuši, un tad atkal tie ceļas un atkal krīt. Un kas tas ir? Kas notiek? Jūs varat būt stipri, kad jums apkārt ir stipri cilvēki, un jūs sakat jā un āmen, bet tad jūs ejat mājās vai darbā, vai situācijas mainās, pavisam, kad sāks viss savādāk, un tad arī sajūtas mainās. Un dažiem pat vairākas reizes dienā, un citi runā tikai lāsts un nes nāvi. Un tas nozīmē, vienā vietā cilvēks iet uz priekšu vienu soli, un citā vietā soli atpakaļ. Tāda situācija cilvēkiem, kas runā nāvi un dzīvību. Mums jārunā tikai dzīvība. Par cilvēku, kas runā divas pretējas lietas, ir teikts Jēkaba vēstulē, 1. nodaļa, 7., 8. pants. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Padomājiet, dalīta dvēsele, nepastāvīgs visos savos ceļos. Jūs zināt, jūs nevarat šaubīties vienā jautājumā. Ja jūs šaubaties, ja jūs domas šaudās no vienas lietas uz otru, tas nozīmē nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kungs ko saņems. Tas ir ļoti spēcīgs apliecinājums. Lasat šos vārdus un domājat, kā tad jūs domājat. Jūs varbūt domājat pareizi, bet jūs nerunājat. Tas ir jāizrunā, tas ir jāapliecina pašiem priekš sevis, lai nostiprinās tie vārdi, ko Dievs ir teicis. Un tad būs izmaiņas. Jo ja jūs tikai domājat un neizrunājat, nekas arī nemainīsies. Mums ir jāizrunā. Dievs radīja pasauli, viņš pateica vārdu, un tad radās. Ja? Dažreiz mums jāliek roka uz mutes, lai klusētu, vai jāsaka sev, ka man vienkārši jāaizver mute, ka es nedrīkstu to teikt. Garīgie spēki strādā. Ienaidnieks spiež pateikt lāsts un nāvi, un tad viņš darbojas, un tad mēs satraucamies un nevaram saprast, kas notiek. Un Salmām pamācības 18. nodaļas 20. pants saka, vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi, un viņš tiek paēdināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. Lūk, augļus mēs paši radām. Mēs paši nosakam, kā mēs dzīvojam. Vai tas nav? Vai tā jūs esat padomājuši, kā tas notiek? Jā, un tā tas notiek. Un kāds var teikt, vai tas tiešām ir tik nopietni. Ko mēs runājam, tas nonāk mūsu īpašumā. Ko mēs izvēlamies? Veselība vai slimības, bagātība vai nabadzība, sabrukušu dzīvi vai laimīgu. Tas, ko mēs runājam, ir ļoti svarīgi. Mēs visu saņemam nevis smagi strādājot, bet pēc mūsu lūpu augļiem. Savu mēli mēs bieži lietojam paši pret sevi. Nerunāsim to, ko negribam saņemt. Cilvēks pats veido savu dzīvi. Cilvēks saka, es visu daru, cik vien labi tas ir iespējams. Bet, zināt, tagad ir tāda ekonomika, un šajā uzņēmumā ir tās priekšnieks, kas liek strādāt vairāk un vairāk, maksāt neko negrib, un valdība arī tāda nerūpējas par to un šo. Es nezinu, ar ko tas viss beigsies, un kristieši domā, ka tā runāt ir normāli. Tā ir absolūta nāve, ko runā šie kristieši. Vai šo cilvēku dzīves var piepildīties ar labām lietām, ar daudzkāršotām svētībām? Viss vairojas caur mūsu lūpām.
Paldies Dievam, ka mēs to visu varam mainīt paši un ka mums ir Dieva vārds, kas pasaka priekšā to, par ko mēs varbūt nekad neesam domājuši. Kā mēs lasījām šādus pantus, es vēlreiz izlasīšu. Un tie ir Salmam pamācības 18. nodaļa, 20. 21. pants. Vīram tiek atmaksāts saskaņā ar to, kā viņa mute runājusi, un viņš tiek paētināts ar viņa lūpu iegūtiem augļiem. Nāve un dzīvība stāv mēles varā, kas mīl savus mēles māku, tas baudīs no tās augļiem. Un nav svarīgi, cik daudz mēs runājam, ir svarīgi tikai tas nāvi vai dzīvību, kas nāk no mūsu mutes, kas mūsos ir svarīgāks par Dievu vārdu. Labs rezultāts vai neapmierinātība. Mums ir jātic tam, kas rakstīts Bībelē. Ja mēs esam kristieši, tad mums ir jātic tam, ko saka Dieva vārds. Ja Dieva vārds saka ko savādāku, kā esam domājuši un runājuši, tad ir laiks mainīties. Nav svarīgi, kā tic draugi, radi un paziņas. Tad, kad es apstiprinu Dieva vārdu, es gaidu izmaiņas. Ja mēs nedzīvojam pēc Dieva vārda, tad faktiski Jēzus nav mūsu kungs, un mēs esam reliģiski. Padomājiet, jūs kādreiz pateicāt, izvēlējāties un pateicāt jā vārdu Jēzum, un viņš ir kungs. Ko nozīmē jums kungs? Ka viņš valda jūsu dzīvē. Kas valda? Vai jūs paši gribat valdīt, vai tiešām Jēzus ir jūsu kungs? Vai jūs ticat, vai jūs pieņemat vārdu, kas ir uzrakstīts, kad mēs viņu lasām, kad mēs viņu apstiprinām, kad mēs viņu izdzīvojam, pārdomājam, pieņemam, apstiprinam. Kāds teiks, tas ir tik grūti, es to nesaprotu. Ja mēs sakām, ka tas ir grūti, tas noteikti būs grūti, jo vārdi izpildīs sacīto. Un ja es saku, es esmu tikai cilvēks, es kļūdos visu laiku, tad no kļūdām mums neatbrīvoties. Miesā mēs nekad nebūsim perfekti, bet mēs esam perfekti garā. Un mūsos ir svētais gars. Un tad mēs sakām, ir labas dienas un sliktas. Skatāties atslēgas vārdus, darbības vārdus. Tas nav tik grūti, kā liekas. Ienaidnieks vienmēr teiks, ka nav iespējams neko mainīt. Neklausat šīm domām. Viņš dod bailes, viņš dod tumsu, nāvi, lai jūs dzīvēs būtu tikai zaudējumi. Mainiet vārdus starp nāvi un dzīvību. Un ir tādi vārdi, kurus jūs varat mainīt, es gribētu teikt piemēru, ja? Par miesas dažādām situācijām miesīgām un kā mēs varam izmainīt, ja? Ja mēs sakam, piemēram, ja mēs runājam par vienkāršu lietu, par kājas noberzumu, ja? Man ir nobersta kāja, man nobersta, man sāp un es runāju, ja? Un ja es saku tā, es noberzu kāju, tas nav pravietojums. Tas ir vienkārši apstiprinājums, faktam tas ir. Man ir nobersta kāja. Ja es tā saku, tad tas nozīmē, ka es pravietoju un ka man tas ir, man tas pieder. Mana kāja dzīst. Tas ir pravietojums, tas ir process. Mana kāja dzīst. Manai kājai noberzuma nav. Man nebija nauda. Man ir nauda un vienmēr būs. Man ir maza alga, man nav pietiekami. Es saņemu tik daudz, ka man pietiek visām vajadzībām un arī došanai. Jūs vienkārši paskatāties uz tiem vārdiem, kurus jūs izsakat, vai tas izsaka piederību, ka man ir, vai man nav. Tas nozīmē man.
Ja? Vai arī jūs apstiprināt to, ko Bībele saka. Jūs to fiziski neredzat, bet jums ir jāapstiprina tas, kas ir garīgā sfērā, lai jūs to saņemtu. Piemēram, tas notiek ar mani vienmēr. Tas ir pravietojums, un jums tas arī būs. Es jums izstāstīšu piemēru. Kādreiz, kad es vēl tā Bībeli nezināju, man vienmēr bija tā, ka es otrdienas gaidīju, jau otrdienās es vienmēr gaidīju kaut kādus tādus sliktus notikumus, jo otrdienas man bija sliktās dienas, un ceturtdienas man bija labās dienas. Bet tas arī atraisīja spēkus negatīviem notikumiem, un faktiski viss sliktākais man bija noticis otrdienās. Un tad, kad mēs tā skatāmies, un mēs tā pierodam un gaidam jau, ka tā otrdiena būs, tāpat es izteicu tādus vārdus, kā es vienmēr ar gripu slimoju martā, tad, kad visi ir izslimojuši. Un es tiešām kādreiz slimoju ar gripu martā. Un tad, kad Dievs man to parādīja, kā es runāju, tā es arī saņemu. Un tā es arī saņēmu. Un tad, kad es ne tikai mainīju vārdus, bet es mainīju ticību. Es ticēju tam, ka man nebūs gripa, kad es nesaslimšu ar gripu, un ka otrdienas ir mans labākās dienas. Viss mainījās, bet tas nebija tā vienā dienā. Tad, kad es pieradu runāt pareizi, tad, kad es ticēju tam, ko es runāju, tikai tad tas sāka notikt. Un tā līdz šodien dienai es vienkārši neticu gripai, es neticu slimībām. Un tas tā arī notiek, kā jūs ticat, ja jūs ticat, ka jūs saslimsiet, un kad jums pielips kaut kas, jums arī tas pielips. Tā ir tā ticība, kas strādā, ka jūs arī runājat, tie ir jūs pravietojumi, un tā tas arī notiek, un nav jau arī ko dusmoties, ja jūs tā runājat, jūs saņemat to, ko jūs runājat, tāpēc, ka jūs tā ticat. Bet, lai mainītu, jums ir jāpieņem lēmums, jums ir jādomā savādāk, jāskatās Dieva vārdā, un, protams, Svētais Gars palīdz, un ļoti palīdz. Jūs bez viņa nevarat to izdarīt, jo viņš jums atgādina, viņš jūs pamudina, jums atgādina tos vārdus, ko Bībelē jūs esat lasījuši, un tā jūs mainaties, jūs mainat savu valodu, un arī ticība paliek stiprāk un stiprāk Dieva vārdam, nevis tam, ko jūs runājat, to, ko jūs esat saņēmuši, tas, kas jums ir. Neizsakat piederību, ja? Man ir, ja jūs sakat, man ir tāda un tāda slimība, tad jūs viņu turat ciet, jūs pat nelaižat vaļā viņu. Un jūs ticat tam, ka jums viņa ir un ka tā dara tās sliktās lietas un sātnam tik to vien vajag. Nu, mēs vēl ļoti daudz runāsim par to, kā mēs runājam. Šodien bija 1. stunda, un paldies Dievam, mēs augsim, mēs mainīsimies, un Dievs mums palīdzēs. Paldies, ka klausījāties, un uz tikšanos pēc nedēļas. Visu labu!